Привет, мой дорогой слушатель. А сегодня будем поговорить о войну в Украине. И почему это хорошее дело. Un tagad, kad es esmu pievērsis jūsu uzmanību, esiet sveicināti manā podkāstā. Pirms jūs slēdzat prom, ja ir tāda vēlme, protams. Ja jums vēl nav ko darīt, jūs varat fonā uzlikt kaut kādu fonu troksni ielikt. Zin kā šodien, man liekas, mūsdienās visiem ļoti grūti ir ar to, ka, ja fonā nav nekāds troksnis, nekas nenotiek, kaut kā ļoti garlaicīgi manai. Tā vismaz, ka būs kāds, kas fonā pabazarē, kaut ko pastāst, pilnīgi bezsvarīgi tādā ziņā. Ko jau, tu pieņemsim, ja tu noklausīsies šo epizodu, tu to aizmirsīsi ļoti ātri. Pēc 10 minūtēm es pat domāju. Un tas ir normāli. Kā jau viss saturs internetā. Bet fonā var uzlikt, ja nav ko darīt reāli. Par ko es šodien bišķi pastāstīšu. Maz ieskats, kas man ir plānā. Bišķi pa filmām, vai ne? Kas notiks Holivudā, kas Latvijā. Vairāk gan Latvijā. Bet ir interesanti projekti, man liekas, tā kā nāks ārā. Man ir pierakstīts kaut kāds pasaulē ir pārmaiņu laiks. Es līdz galam neatceros, ko es ar to domāju, tā kā varbūt to mēs nemaz nepieskaršos, to tad redzēs. Las Vegasas sfēras. Tas ir, man liekas, tāds labs ieskats nākotnē. Kas man liek tā nedaudz aizdomāties. Un tad vēl varbūt, ka paspēšu, ja paspēšu. Tad par vienu interesantu notikumu, kur es nonācu tādās kā karstugurīs, vai ne? Nonācu konflikta epicentrā. Un man bija jātiek galā ar šo situāciju. Kā man gāja? To jūs uzzināsiet vēlāk. Par ko es gribēju iesākt? Par šo Las Vegas sfēru, kādu laiku apakaļ. Viņš bija tāds ritīgais, tāds, man liekas, populārais prikols, ko viss tā kā tur likodas viģikas un teica, cik tas ir cool, un tad bija tāda, ak, Dievs, tas nekas cool nav, ne? Tur principā rāda tikai kaut kādas dabas skatus, un tā kā, wow, tu samaksāji tur. Viņi tur tā kā uzcēla pat 2 miljardiem milzīgu sfēru ar ekrāniem, lai tu redzētu to, kas ir pieejams dabā, vai ne? Protams, tā var tā kā mierīgi nodirst to visu prikolu. Bet man liekas, tas ir, zin kā, interesanti. Vispār jau tas, kā tehnoloģija ir attīstījusies. Jo, cik es redzēju tos vidžiks, izties tik stilīgi. Es labprāt aizmauku, tur pastītos, nezinu. Da jebko vienkārši tas, ka tev visur apkārt ir hiperrealistisks video, vai ne? Nežēlīgi labi izšķirtspēja vai kas tur, es nezinu, izties fucking amazing tādā ziņā. Un vēl kas likās interesanti, ka kaut kādas grupas tur uzstājās un fonā ķipa pieliek. Vienkārši kaut kāds amazing, arī rītīgs seksīgs skatus no tā kā, es nezinu, no kalna, kaut kāda kalni fonā, kaut kāds saulries, tur ķipir, man ne. Man liekas, tas ir stilīgi, man ne. Bet, ko es aizdomājos, man liekas, tas ir kā tāds labs ieskats par nākotnē. Un man ir tāda sajūta, atkarīgs kā tehnoloģijas attīstīsies un cik tas, šis projekts pagaidām, cik es saprotu, izmaksāja 2 miljardus. No avotiem es citēšu Instagram komentārus. Vairāk es nepaskatījos par šo tēmu, bet es ticu, ka varētu būt. Tā kā tas ir Las Vegas tur tērē piķi uz visādām interesantām izklaides atrakcijām. 2 miljardus izmaksāja. Atļauties to var, šobrīd ļoti, ļoti maz, vispār cilvēku un kaut kādas kompānijas un pašvaldības, nezinu, valsts, lai kaut ko tādu realizētu. Un pat cik tas tāds pirmais vienīgais ir tas wow faktors, bet varbūt, ka tas, ja tas kļūs pieejamāks visai citai pasaulē, tieši, es domāju, tā kā finansēšanas ziņā, es domāju, tā varbūt, kad nākotne kinoteātriem varbūt pat, jo arī kino pats par sevi pašā sākumā, interesanti, tā kā mēs zinām, tur pirmā koda filma vispār bija kaut kāds vilciens, kur pabrauc garām, vai šo skolā mācību, es jau, protams, neatceros. Bet kaut kas, ļoti vienkārši, uz 10 sekundēm. Un, ja, piemēram, salīdzinu kino tagad, un kas bija tur pirms 100 gadiem, uzsvers uz tiem 100 gadiem, vai ne? Tad tā attīstība ir milzīga. Un mēs jau tagad attīstamies vēl ātrāk. Man ir tāda sajūta, ka šī varētu būt kaut kāda nākotne, ja tā tehnoloģija kļūst pietiekami pieejama un, piemēram, vienkāršāk uzbūvējama. Es pieļauju, ka varbūt pēc tiem pašiem 30, 50 gadiem iespējams kaut kāds tāds koncepts,
kā parasts kinoteātris, kur mēs skatāmies filmas uz plakanu ekrānu, vai ne, kas ir priekšā. Tas jau būs tāds ritīgi vēsturisks process, un kaut kādi jaunie vai nu kinoteātri vai kaut kādas kinozāles būs tādas, tas vairāk, tas apvienos tādu 3D kino ar tādu 2D kino, lai gan viņš būs tā kā 2D plaknē, bet tā kā tu vari skatīties uz to visu bez, vai tev apkārt, vai ne, augšu, leja, sāniem, tas viss ir klāts ar ekrāniem. Un tās filmas varbūt rādīs. Jo šobrīd tur jau arī viss tas materiāls, ko rāda tajā Las Vegas sfērā, tas ir tīri, arī kaut kā dabas skati, un tā ļoti vienkārši viss ir. Bet, tas tāpēc, ka tas ir pats pirmais, vai ne, un viņš ir tikko atklāts, un tur kā iespējas noteikti vēl ir, dafigā visāds iespējas, ko un kā tur var uzfilmēt, ko un kā var parādīt, es domāju. Vienkārši ir vajadzīgs laiks, lai to tehnoloģiju kā tādu attīstītu, un lai pēc tam viņā būtu arī pieejama kaut kur citur. Tas tā, man liekas, tas varētu būt. Tā ir tāda maza spekulācija nākotnē, kāds varētu nākotnē izskatīties, varbūt vai nu kinoteātris vai kaut kāda, ko mēs saprotam kinoteātri, tas ir kaut kāda vieta, uz kuriem mēs ejam skatīties filmas, un es domāju, ka nākotnē varētu būt, ka mēs ejam skatīties filmas, un tev zāle vienkārši ir visapkārt ar ekrāniem. Tā filma ir tāda, sanāk, tu principā sēdi, un vienīgais, ko tu redzi, ir filma. Tā te varbūt tu redzi tur tā kā, pa labi, pa kreisi sienas, vai ne, tur griesti. Tā filma ir visur mums apkārt. Es izsaku savu prediction nākotnē, ka tas varētu būt tā. Jo arī tāds mazs salīdzinājums ar sportu, pieņemsim, tieši futbolā. Kaut kad pirms kādiem 5 gadiem, varbūt bišķi vairāk, 6, 7, parādījās tā kā šitās video sistēmas, kuras tur nosaka, tie video atkārtojumi. Un tur vēl sistēmas, kuras nosaka, vai bumba ir tur ārpus līnijas, vai bijis gols, vai nav bijis gols. Un sākumā tas arī bija tikai tīri uz vienu, uz kaut kādā ļoti, tie, kam bija nauda un kas to varēja atļauties tā rītīgi. Un tad laikam ejot, tā sistēma kļuva arvien advancētāk. Arvien vairāk viņi izmantoja, tur jau pasaules kausā ievies un vienkārši gadiem ejot. Tā sistēma jau ir Latvijā. Lai arī cik sūdīgi viņi pagaidām nebūtu. Arī ir vajadzīgs laiks, lai kā teikt, mēs paši pierodam pie tā, saprotam, kas strādā, kas nestrādā. Tas viss ir normāli. Bet vienkārši tāds mazs piemērs, kas parādīja, ka vienkārši ir kaut tehnoloģija, kas labi strādā. Un iedod tai laiku, tad laika gaitā cilvēki vienkārši adaptējās, un ir īpaši, kur vajag naudu, tehnoloģijas kļūst lētākas, laikam ejot, tad arī to var atļauties vairāk cilvēki, un tad to ievieš vairāk vietās. Tā kā, ja pieņemsim tāds prikols kā Las Vegas sfēras, tas ir, viņš ir tāds milzīgs uzbūvēts, tāds ir tik spektakli, vai ne? Lai paņemtu to cilvēku uzmanību, un tur ir to turistu piķīti dabūt, tas viss normāli. Bet, ja tas tā aiziet, un paiet vairāk gadi, liels pieprasījums, parādās vēl kaut kur, sākumā iespējams viņi būvēs tādas milzīgas un rītīgi over the top, un lai ir tāds wow efekts. Bet varbūt, ka beigās to mums nevajag. Un pietiks, varbūt kaut kādu pašu, es nezinu. Bet man kaut tāda jūška ir, kad varētu būt, kad nākotnē. Tas tāds mazs ieskats nākotnē mūsdienās, kā varētu izskatīties kinoteātri. Kas būs diezgan stilīgi, es noteikti esmu par tādu inovāciju. Jā, tas par Las Vegas Sphere. Būtu interesanti aizbraukt apstīties, jā. Tā, es nesaprotu, pasaulē ir pārmaiņu laiks, bet zin kā, davai, šitas nākošajā epizodē, es kaut ko es pierakstīju, ko domu, man tā doma kaina galvā ir, bet man liekas, es viņu tagad nevarētu noformulēt, ko es tieši biju domājis ar to. Jā, tas ir atsevišķs segments, jā. Bet, pat cik mēs jau te bišķi pa kino pieskārāmies, varētu apstīties nesen sanāk kaut kāds Nacionālais kinocentrs, jā, iepazīstināja kaut kādā konferencē ar topošajām filmām un seriālu projektiem, kuri laikam iznāks nākošā gada laikā vai 2. Man liekas, ka nākošajā gadā tās visas filmas un seriāli iznāk, un ir atkal, tāds, zin kā,
varbūt maziņš cerības stars, jo kaut kāda interesanta projektiņa te sāk parādīties. Protams, diezgan daudz vēsture. Vēl joprojām par vēsturi mēs maucam, tā kā mēs nevaram aizmest to vēsturi. Un, man liekas, tas tāds bišķi mīnus, jo cik var, tā kā malt par to vēsturi, varbūt tā kā bišķi pietiek, man liekas, bišķi pietiek, bet, kas, man liekas, bija mīnus citiem iepriekšējiem projektiem, kad varbūt tie bija tādi ļoti garlaicīgi vēstures projekti, tad varbūt nākošais gadu iznāks, labi, uz visiem, protams, var likt cerības, ka viņi visi paķers un būs wow, un rītīgi zai visiem vēstures, kā teikt, films un seriāli, kas, protams, nebūs, bet, varbūt cerams, ka viens no tiem būs tiešām labs, un tā kā baudāms, un kaut kādu pienesumu var tas dod, ka vienkārši mēs varam pastīties uz vēsturi, varbūt kaut kāds cits perspektīvas, iedot tam visam, savādāk visu laiku viens tas pats, un tā kā pazūd vispār kaut kāda interesi, man liekas, skatīties, un tā kā tas cerības, ka tāds jau zūd, un tas Latvijā vispār tas stereotips kā tāds, ka latviešu kino ir, zināt, kādam paprasi pa latviešu kino, un uzreiz, ak, Dievs, nē, taču neesam uz latviešu filmu. Arī tagad pieņemsim tur spēļēt. Ja pieiet kāds pie kinoteātra kasēs un tāds, hei, kādas filmas jūs rādat? Te ir tāda viena filma, latviešu filma. Nē, latviešu filma nekādā gadījumā nehujā nebūs. Un vienkārši vispār zūd kādu uzticību latviešu filmām. Un tāpēc viņas vispār neviens neskatās. Un tad ir tā dīvaina, kāpēc vispār kaut kāds filmas taisa, vai ne? Bet nevar jau tā padoties. Bet varbūt kaut kas nākošajā gadā interesants iznāks. Viena daudzsēriju filma, seriāls, Pans Japilī. Tas ir stāsts, man liekas, no kaut Anšļava Eglīša kaut kāda populāra grāmata, romāna motīvi. Pats neesmu iepazinies to grāmatu, nostījos trēlīt. Izties kaut kāds interesants projektiņš, kas bija viena cita Anšļava Eglīša Homo Novus romānu motīviem uztaisīt filma. Tad tā bija diezgan garlaicīga, bet varbūt, ak, Dievs. Wow. Bet varbūt kaut kas te būs labāks. Tur stāsts ir kaut kādi bagātie nopērk kaut kādu īpašumu, man tā liekas, un tad tur vēl palikuši dzīvot kaut kādi nabagiem, tad viņiem ir, tad ir, kā uzreiz tā klašu attiecības, un es tur bagātiem nabagiem, un kā tie bagātie grib tikt vaļā no tiem nabagajiem, lai viņiem būtu tas īpašums, un viss, tā kā teikt, aktieru plejādi ir plejādi. Es principā saku vārdus, kuriem es domāju, ka es zinu nozīmi, pēc patiesībā, man liekas, nezinu, bet aktieri ir izvilgti baigi labiem, man liekas, latvieši. Kaspars Notiņš, Juris Strenga, Lāsma Kugrā, nezinu tādu, Gunas Zāriņu, Bilis Daudziņš, Olga Drēģe un daudzi citi. Uzvārdi jau vien, bet tāda aktieri ir izvilgti uz šo projektu. Tā ka varbūt kaut kas tur būs gaidām. Tepat jau 24. gada janvārī iznāks seriāls, nezinu kur, bet iznāk, meklējam. Ejam pa ielām, rokam, sniegu vaļā, varbūt tur tas seriāls ir paslēpies, nevar zināt, vai ne. Tad nākošais arī ir seriāls ar nosaukumu Dumpis, un tas nav Uldis. Jā. Režisors slavenais Andrejs Ēķis, kurš jau iepriekš mūs ir lutinājis ar tādiem projektiem kā Klases salidojums 1, Klases salidojums 2, Svingeri, Balēži. Kā teikt, šim režisoram var uzticēties. Bet, kaut kāda, tās ir kaut kādas sūdīgās komēdijas, ko viņš uztaisīs, nav svarīgi, vai ne? Pieņemsim, bet bija iznācis seriāls Nebaidies ne no kā. 1. sezona, Go 3. Tīri ok, nav ko iebilst. Sāk skatīties 2. sezonu. Vairāk tālāk pa 1. epizodu netiku, kaut kā tur neaizgāja līdz galam. Varbūt jānostās, grūti teikt, kā tā 2. sezona ir. Tad iznāca
Iznāca seriāls TET Plusā, tā kā ar manā galvā, Andrē Mēķim, 6 sērijas vai 7 vai 8. Kaut kas ap to. Nu, es nostījos 5. Arī līdz galam netiku. Tā kā ar viņu nevar zināt, tā kā kaut kas te arī top. Nu, pēc vismaz kā bija nofilmēts, kas trailerī parādīts. Izstījās tīri ok. Kaut kāds pat CGI tur bija. Vietām diezgan sūdīgs. Tur tā kā salūza stikls, sašķīda. Nu, tur ir ļoti uzskatām redzams, ka tas tur nesašķīstīs stikls, bet tur kaut kādas lidmašīnas vēl tā ātri peldoja garām. Nu, tās izties kaut cik realistisks. Nu, tāds kara lidmašīnas. Nu, arī kaut kāds kara stāsts par dumpi uz kāda kuģa, kas balstīts uz patiesiem notikumiem, kad 1975. gadā uz padomju kara kuģa notiek sacelšanās mēģinājums, kuru ierosina kuģa politvadītājs, naivais ideālists Špagins, lomā Dainis Grūbe. Nu, tāds atkal, vēsturiskais, kā teikt, projektiņš, nu, tā mēs vēl netiekam vaļā, bet varbūt kaut kas tur ir. Un, aktieri te jau arī ir izvēlēti. Nu, spilgtās lomās Gatis Gāga, Inga Tropa vai Tropa, Lauris Dzelzīts, Andris Keišs, Egons Dombrovskis. Nu, atkal, aktieri, ir mums. Tāds spilgt aktieri, nevar sagaidīt to. Un labi, nākošais, kas mums te būs Padomju džins, filma. Nē, atvainojos, arī seriāls. Padomju džinsi, kur es nezinu, pēc trailera sapratu kaut kāds čalis, kurš pārdod džinsus, pa lielu naudu laikam varēja padomju laikos pārdot džinsus, tā viņi ieliek trakonamā, un tā viņš no trakonām pārdod džinsus. Tā kā redzēs, kas tur būs, bet arī tāds vēstures gabaliņš, bet varbūt tā ir interesantāk. Es zinu kā, pa kodiem džinsiem, kaut kas bišķi savādāks, nav karš, vismaz, un arī, spēcīgi aktieri. Jānis Jarāns, Gins Grāvels, Andrs Keišs, atkal. Aktieri spēcīgi. Tur mums ir kaut kāda seriāls asistente, arī nākošu gadu iznāk, bet tur es pat neatceros. Es nostījos traileri, bet es jau vairs neatceros, par ko tur bija. Tā kā tur kaut kā līdz galam, man liekas, jānostās. Es tagad nevaru komentēt, par ko tur vispār būs un bija, bet likās tāds nopietnais, man tā liekas, projektiņš var būt. Kaut kāds tāds bišķi smagāks. Tad mums ir Pieaugšana kaut kāda filma. Filmetrāža dokumentālā filma Pieaugšana. Jā, to dokumentālo to es tā pašķirs garām. Un tad filma bērniem, bet spēlfilma Bum, ar nosaukumu Bum. Pirmais, es nezinu, vai, izskatījās jau kaut kāds tā kā supervaroņu fliks. Iespējams. Uz ko es lieku ļoti liels cerības. Tur mums izstāsta, ka būs CGI, vai ne, tur kaut kāds sīkais, es nezinu, kurā klasē viņš dabū superspējas. Un filmēs tas ir Liepājas valsts ģimnāzijā, skolā, kurā es mācījos, tā kā uzreiz tu pieliec sevi iekšā tam projektam, tev ir tāds aiziet līdz gaušam, ir jābūt labam. Un viņam, sīkais dabū superspējas. Un tur jau parādīja ar kaut kādu CGI, es nezinu, kaut ko, es nezinu, viņš kaut kādu izšķauj kaut kādas domas vai kaut kādu savu superspēju, un tur kaut kāds tēls pārvērtās par kaut kādu gāzi un vienkārši pazuda, man liekas. Kaut kas tur būs. Tā kā pirmais supervaroņu fliks, Bum, gaidām nākošās filmas, gaidām veselu. Sāksim tā vienkārši ar triloģiju. Es domāju, šis ir, kā teikt, origin stories. Otrajā daļā iepazīstināsim jau jauns tēls, kuriem ir varbūt kaut kādas superspējas, vai ne? Ieliksim after credit scenes, kas uz cilvēkus vēl vairāk pamudinās nākt. Un es domāju, trešo daļu var jau maukt kopā kaut kādus tā kā latviešu Avengers, es nezinu, izdomāt. Te ir viens, kas tā kā, tīri, jā, mēs varam ņemt arī tos 7. klasnieks, tur filmu par 7. klases skolēnu. Hugo, kurš tiek pie superspējām, un mēs varam, pagriezt to supervaroņu žanru savā virzienā, vai ne? Varbūt tieši tas aiziet, un uztaisīt kaut kādu supervaroņu fliku Latvijā pa skolniekiem. Kā viņi varbūt, zin kā viņš dabū superspējas, un,
Sīkais dabū superspējas, un ļaundaris tajā filmā beigās ir kaut kāds skolotājs. Un tā mums ir triloģija, un 3. daļā beigās ir skolnieki pret skolotājiem. Bum. Ko vairāk vajag? Tad spēle filma Mūžīgi jauni iznāks. Tur izstījās tāds, tāds pieaugušiem, vairāk nopietnais. Tur, man liekas, ir kaut kāds pāris, kuriem ir bērns, bet laikam viņi nav tam gatavi vēl un grib kaut ko jaunības sajūst. Man tā liekas, tā es sapratu. Bet arī nostījos kaut kāds tur klipiņus, traileri. Tā baigi nekas atmiņā spilgts nepalika. Bet, redzēsim, gan jau jānostās. Tad ir atkal vēl viena vēsturiskā filma. Šoreiz par TTT basketbola komandu. Cik es atceros, laikam, savā laikā Eiropā labākā vai PSRS savienībā labākā. Tur viss, tituls ņēma vienkārši viens pēc otru un, būs jāpaskatās, ko viņi tur izdomājuši. Bet, atkal vēsturiskais un tāds tā kā uz veciem lauriem sēžam, vai ne? Kaut kādu nostalģiju vilkt ārā, bet sieviešu basīts, man liekas, tā pats par sevi, viņš nav tik populārs. Un tad ir tīpaši vēl kaut kādojos, es nezinu, kad tas 20. gadsimta 50. gados, tad jau vispār basīt neviens neskatījās, un ir tīpaši, man liekas, sieviešu basīt, tā kā, tur baigi varbūt, es nezinu. Bet, interesanti režisors ir tas pats, kas režisēja Dvēseļputeni, varbūt kaut ko viņš izvāk ārā, bet varbūt, ka viņš vēl sēž uz tiem veciem lauriem, kā iepriekšējā filma rītīgi aizgāja pa vēsturi, un viņam tāds, ok, tad es tagad esmu vēstures režisors, un maucam tikai tāds projekts. Bet tad redzēs. Varbūt, ka laba filma beigās, un uz to arī ceram. Un tad pēdējais, kas likās interesantākais, kas iznāk, ir animācijas filma Dieva suns, kur es saprotu ir tā kā vispār domāt pieaugušiem, un pēc tā mazā trailerīša tas stiliņš tajā animācijā izties hella stilīgs, un interesanti, ka viņi ir izdomājuši, laikam, no 2-dimensijas animācijas veidolu. Viņi, laikam, īstas aktieru spēles ir veidojuši animāciju. Un tā animācija ir tāds interesants stiliņš, un tur stāsts ir par 17. gadsimtu Latviju, kur Zaubē notika tiesas prāva. Un leģendas par Livonijas vilkačiem. Kaut kāds tāds interesantais, tāds mitoloģiskais, varbūt kaut kāda fantastika tajā bižā, varbūt kaut kas tieši konkrēts, kas tajā laikā notika. Ja ir pieejami kaut kādi vēstures avoti, var apstīties, nezinu. Bet tas izstās interesanti. Un viens no filmas aktieriem, bijušais politiķis Einārs Repšs, man liekas, arī bijušais ministrs, man liekas, viņš bijis ministrs arī. Un tagad viņš jau ir, viņš jau iet aktieri. Viņš, man liekas, iet aktieri jomā, jo viņam bija pavisam nesenē šogad, ja iznāca LMT seriāls Kolektīvs, kur katrā sērijā bija savs stāsts par latviešu dzeju svētkiem, par deju un dziesmu svētkiem. Katra sērija savs stāsts, savu tēlu, tā kā sērijas nav savā starpā saistīts. Un tur vienā sērijā arī Einārs Repšs bija kaut kādā lomā. Kas viņš bija? Viņš bija kaut kāds kora diriģents, man tā liekas, jā. Bet, viņš ķēma politika apnika. Tur viņš teātri paspēlēja. Tagad var izmantot tās iemaņas, likt kameras priekšā, ko arī novēlu viņam ļoti labi un veiksmīgi īstenot, kā teikt. Un, principā tas ir tā, kas nākošu gadu ārā, tādi interesantākie projekti, interesanti, vienīgie, principā, vienīgie projekti, bet, nice, ka ir kaut kāds daudzums nāk ārā, vai ne, ka nav kāda 1-2 filmas, bet te ir, ka, toties lielākā daļa ir pa kaut vēsturi vēl joprojām, bet varbūt, ka, kā laikgaitā tas varbūt cerams, ka kaut kā mainīsies. Un gaidām jaunos projektus. Jo latviešu kino, tā kā, lai kāds nebūtu tas priekšstats par to visu, kaut kas tur būs, es domāju. Kaut kādai vienai filmai vajadzētu iznākt ārā tiešām labai kvalitīvai, kas cilvēkiem varētu patikt un sāk griezt to kuģi latviešu kino tādā citā virzienā, netiešā koližinā kaut kādā, lai nav, ka mēs braucam tīri pat taisno kaut kādā krastā un kuģis nogrimst, noslīkst un visi cilvēki bojāiet, bet kaut kā jau stūrē to kuģi tādā plašākā jūrā, plašākos
ūdeņos, lai parādās lielāka daudzveidība kaut kādos projektos un tā. Bet viens, kas bija šabēdina, tas, ka nav neviena komēdija. Nu, kaut kā tur tie stāsti, cik es saprotu, ir ar kodiem komēdijas žanru piesatiena, vai ne, kaut kas, nu, kaut kā joka varbūt tur ir un tā, bet tīri tā neviena komēdija nav, un tā kā arī Latvijā. Tad klasiska komēdija, nu, blin, man vārdu prātā nāk tāda viena, es nezinu, Limziņas Jāņaks krāsā, kas arī iznāca pirms 50 gadiem, man tā liekas. Nu jā, plus mīnus tā arī bija, un tā kā kaut kas jau tā nāk ārā, bet nekas tāds, kas tā paliek. Krimināls Excellence fonds var būt nedaudz, bet man liekas, nu tā arī nav tāda tīra komēdija, tur ir tāds vairāk žanri vienā. Un, protams, nu tā ļoti laba filma, bet nu nav tāda tik, ka viņi nosauka tā ir tikai komēdija. Un, nu kaut kā komēdijas žanrs pietrūkst. Es domāju, ka nu, tā kā arī ir tas stulbais stereotips, latvieši nav smieklīgi, nemāk smieties, nemāk jokot. Pilnīgs bullshits bija. Man liekas, tas nezinu, tā kā pats, ja tu nemāk jokot, nevajag teikt, ka visi tauta nemāk jokot, bet, nu, man liekas, tik līdz salasās cilvēki, tīpaši kādās kompānijās, nu, vienmēr jautrības ir augsts vilni, taču māk jokot, un tas arī stulbs kaut kāds iedomas, ka mēs nemākam jokot, un tas tā ir aizgājis, panesies, un kad jau iesēžās smadzenēs, un tam jau mēs baidamies kaut kā jokot varbūt, un noslēdzamies, nu, to visu vajag mest malā pilnīgs bullshits tādā ziņā. Jā, interesi pēc varam pastīties, kādas filmas mums sagaida nākošu gadu pasaulē. Nu, vairāk Hollywoodā. Un mēs varam salīdzināt. Varbūt, ka pat Latvijā nāk klārā labāki projekti, jo es lieku ļoti liels cerības uz nākošā gada booms, uz latviešu supervaroņu filmu. Nu, labi, es te atvēru tā nākošā gada Rotten Tomatoes, ko viņi piedāvā. Nu, varbūt, jā, pastīsimies, ko viņi te piedāvā. Pirmais, kas nāk ārā janvārī, nu, nevis pirmais, vienkārši, ko man te rāda. Mean Girls. Tā. Kaut kāds mūzikls. Adaptācija no kaut kāda mūzikla. Ok. Blin, pizdiec. Mean Girls iznāks 2027. gadā, kas ir adaptācija no kaut kāda mūzikla, arī ar nosaukumu Mean Girls, kurš adoptēja filmu Mean Girls 2004. gada filmu. Tātad adaptācija. Teikšu tā, nu uzreiz, nu tas nav, nu tā kā, nekas oriģināls, nekas nav interesanti. Ejam tālāk, vai ne? Februārī iznāks Argile. Huizin, kā izrunā. Kingsman režisors, kaut kā traileris jau redzēja, labi aktieri, kaut kāds tāds oriģinālais, tāds action thrilleris, vai ne, komēdija. Paskatīsimies, kas no tā viss iznāks. Kāds underground krimiņš, vai ne. Grūti kaut ko komentēt, tad redzēs, kas būs. Varbūt, ka tas būs labs kaut kas, bet varbūt pavisam sūdīgs. Bet vismaz oriģināls, tas ir labi. Tā. Martā. Dunes, otrā daļa, tas vajadzēja būt labs. Pirmā valnās redzējis. Tā kā šeit arī es neko nevarēšu pastāstīt. Bet Dune otrā daļa, es zinu, ka pirmā cilvēkiem ļoti patika, grāmata arī ļoti populāra. Varbūt, filma, tad jau redzēs, kas tur būs. Tad mums iznāk Kung Fu Panda 4. Pēdējo reizi, man liekas, filma Kung Fu Panda 3, nezinu, cik gadus apakaļ, kaut kādas 7, 8 gadus apakaļ iznāca, varbūt pat vairāk, vai mazāk. Tā jau laba frančīze, bet, atkal, nekas oriģināls. Izmanto vecās idejas, vecos tēlus, kas cilvēkiem patīk, vai ne? Un tā kā māca vēl projām to pašu, kas principā ir redzēts, un principā gan jau, tur ir tad, cerams, ka varbūt viņi izdomās kaut
oriģinālu stāstu, bet pa lielam tu jau zini, ko tu sagaidi, un tas ir drošs variants, ko taisīt un ko likt cilvēkiem tā, ka skatīties, vai ne, un vecāki domā kādu filmu aiziet ar bērniem, vai ne, Kung Fu Panda 4, es zinu, es to 3 esmu redzējis, tās ir labas, tad ejam uz šito, un tas tā kā, nu arī tā visu laiku, nu uz riņķi maucam vienu to pašu. Tad mums iznāk kaut kāds Ghostbusters, Frozen Empire. Vēl viens Ghostbusters. Nu, jā, atkal nekas oriģināls. Nav nekas oriģināls, jo iznāca tās 3 oriģinālās, kas bija tur 90. gados. Viens films klasika, vai ne? Visiem patīk. Tad iznāca viens kaut kāds remakes ar sievietēm, visi ienīda. Nē, es redzēju to filmu. Nevienam nepatika. Tad kaut kādu gadu apakaļ vai kad 2 iznāca vēl viens Ghostbusters ar kaut kādu citu cast, ir kaut kādi tie Pauls Rats, čalīts no Stranger Things, un tagad atkal tāpat filma. Nu labi, atkal. Nekas oriģināls, kā jau es teicu. Aprīlī mums iznāk Godzilla pret Kongu. The New Empire. Atkal, nu tā kā izmantojam vecos pazīstamos tēlus, nekas oriģināls. Tā kā, ko es varu vairāk komentēt? Tad mums iznāks kaut kāds Challengers ar Zendaya galvenajā lomā, es skatos. Kaut kāds laikam būs oriģināls stāsts, kaut kādas attiecības, kaut kāds romantiskais laikam. Kaut kāds mīls 3 stūrs arī, tas skatos, te rakstīts, jā, ka tā kā vismaz kaut kāda oriģināls stāsts. Tad mums ir The Fall Guy. Es ceru, ka tā ir adaptācija no filmas The Fall Guys. Bet grūti teikt, man liekas, ka tas būs kaut kas cits. Kaut kāda filma par stuntman. Vajadzēja vairāk palasīt, te uz vietas lasu. Tad iznāk Kingdom of Planet of Apes. Vēl viens kaut kāda turpinājums, vai ne? Tad mums ir Bad Boys 4 ar Will Smith un Martin Lawrence. Tie arī vēl spiež ārā pēdējo sulu no sevis, kas viņam palicis. Inside Out 2, vai ne? A Quiet Place, kaut kāds vēl viens Quiet Place stāsts, vai ne? Bija jau, man liekas, A Quiet Place. Nu jā, kaut kāds 2, man liekas, iznāca vai 1. Tad būs Despicable Me 4, Deadpools 3, to es actually gaidu, bet, nu, Deadpools 3, vai ne? Nu tā, pirmajā gada pusē ir kaut kā plus mīnus skaidrs, kas nāk ārā, te jau aiziet tā kā, nu, tā kā ir izsludināti kaut kādi projekti, bet, nu, nevar zināt, varbūt viņas tā kā nākošais gadu vēl neizlaidīs. Bet, nu, ko es gribu ar visu to pateikt? Tā kā uz papīra jau viņi visi izklausās interesanti, vai ne? Visi tie projekti, tā kā uz pazīstamiem tēliem, pirmās filmas bija labas, devai maucam, bet trūkst vispār, nu, nav neviens oriģināls stāsts, nu, labi, neviens tā, bet pārspīlē, protams. Bet ļoti daudz vienkārši remake un sequels un tas, kas jau ir redzēts, tie paši tēli, vai ne? Tā kā es pat vairāk savā ziņā gaidu latviešu kino projektus nekā Hollywoods. Jo vismaz tā kā latviešu filmām tur ir kaut kādi tie oriģināli stāsti, vai ne? Jā, varbūt pa vēsturi. Bet šoreiz varbūt kaut kas cits tur būs. Bet, nu, vienkārši pavisam dažādāks industrijas, protams. Un es ar interesi skatīšos latviešu kino cerībā, kā varbūt mainīsies tas viss. Kādas filmas mēs taisam un ka kāds kvalitatīvs kino iznāks, lai es varētu pastāstīt un lai būtu tā interesi pēc tam vēl skatīties tālāk. Arī citiem cilvēkiem, nevis tā kā kaudiem tīri filmu entuziastiem, vai ne, bet, nu, plašākai sabiedrībai. Uzreiz ceļ arī mūsu kaut kāda pašapziņa, man liekas, vispār par to, ko mēs varam un kas mums pašiem sanāk, vai ne. Tā kā cerēsim uz labām filmām, jā. Un
Un. Ko es vēl varētu? Nu, es te nesen, kā es teicu, nonācu nelielās krustugunīs konflikta situācijā, kas bija tā interesanti. Pirmoreiz, ko tā piedzīvoju. Un vienkārši tā kā darbā sanāca tā, ka pēkšņi tā kā darba vietā foyer mani, sauc kolēģi, vai ne, tā kā, lai pastāst, kas tur notiek. Es aizēju. Tur kaut kā 2 fujaki vienkārši tur trešo čalu pie zemes. Vai ne, un rītīgi tā kā saķēruši, tur sauciet apsardz, un tās vispār tā kā, bļa, kas nahuj notiek, kāda apsardz? Bet, labi ir, es pasaucu apsardz, un es tā kā skatos, te kaut kā 2 random fujaki tur trešo pie zemes, un interesanti, ka, tas, ko tur pie zemes, viņš runā krieviski, vai ne? Uzreiz pieņem krievus. Un tie, kas tur viņu, ir 2 latvieši. Un tā kā, tu automātiski pieņem, ok, tad gan jau tas krievs ir kaut ko, pizģēts izdarījis, un tā kā viņš saņem pēc nopelniem, vai ne? Viņš ir piespies pie zemes, un viņam tur ir jābūt, un viss ir kārtībā. Un tie cilvēki pēc tās visas situācijas, tur atskrien, tad apsārdze, savāc to čāli, un tad izsauc policiju, un tu parunā ar tiem latviešiem, kur iekulās šajā situācijā. Un liekas, tā kā gan jau, tā kā viņas tās, ka tas čāls viņiem ir piesējies, un viņš ir bijis tas inscenators, un kaut ko tur runājis, lamājies, un viss tā vaina ir uz viņu, vai ne? Beigās tā runā ar to krievu čalīti, kas izrādās ir no Ukrainas, vai ne? Un tad viņam tur kaut ko prasa, kas notika, un viņš saka, tā kā pilnīgi pretējo, vai ne? Un tā kā, labi, protams, tās puses vienu otru ritīgi noliks, vai ne? Bet pēc tam pastoties kamerās, izskatās, ka jau kodīgi tur abas 2 puses vienkārši kaut kā savā starpā kaut ko saka šķējušās, un nelaiduši vaļā to visu emociju, un tad arī tā arī ir aizgājis kaut kāds rītīgais konflikts, un vienkārši interesanti tas, ka uzreiz pieņem, ja krievs, tad viņš paļaboja vainīgs. Kas, protams, tā kā lielāko daļu gadījumu arī ir, to nevar noliekt. Krievi ir tādi rītīgie pizjuki savā ziņā. Bet vajag atstāt tādu tīru prātu uz visu. Un interesanti bija tas, ka tās latviešu puses, tur tas vienam no fujakiem, tā kā draudzens stāv blakus, un viņi vienkārši, tā kā visu filmē. Un ar tādu rītīgi tādu prieku, un tā kā viņi filmē un komentē, tāds, tā kā, labi, tavam čalim tā kā visi kārtībā savā ziņā, un viņš tur kaut kādu krievu pie zemes, un tad tā kā visi safe, vai ne? Bet viņi tur tā kā filmē, komentē, un tāds, what the fuck, tā kā, tā kā man redzēja, ka viņi tā kā gūst prieku no tās situācijas savā ziņā. Pat es nezinu, kas ir priecīgs, bet viņi tā kā, ok, zaibīs, ir tā kā, ir kontents tādā ziņā. Un izrādās, viņi beigās ir influenceri. Un viņai tas uzreiz tā kā automātiski noteikti, šitas pavilksies, šeit uzreiz būs tā kā engagements, man rakstīt, tā kā, es nezinu, viņi tā kā apzināti to domā un filmē, bet es domāju, tas jau kaut kā bišķi ieprogrammēts ir to, ja tīpaši šis influenceris, tev kaut kāds sekotājs skaits, tiklīdz notiek kaut kādas, šī tādas ekstrēmas situācijas, tev ir tāds, bum, kamera rokās, sākam filmēt, komentēt, pagriezīsim to vēl bišķi ekstrēmākā gadījumā, vai ne, izņemsim ārpus kontekstu vispār, kas notika iepriekš, iemetīsim tikai to daļu, kur notiek tā cīņa pie zemes, vai ne, tur 2 fujaki viņi mēģina nogāzt, un tur britīgi kaujās, vai ne, bum, tas ir saturs, un tur uzreiz ir klikšķi, un tas uzreiz, tā kā, tad liekas bišķi tā absurda vajadzai bijis, man tagad būs ko parādīt, būs ko pastāstīt, būs ko arī pasūdzēties, un tur arī beigās pasūdzējās par kaut kādu lēnu mūsu darbību, ne, bet, tā kā tas ir cits stāsts, tur nav ko baigis, tagad nestāstīšu sīkumos. Jā, viņiem varbūt tā arī likās, kas ir pieņemam, tas viss normāli. Bet, influenceri normāli, 22,000 sekotāji. Protams, nekad nevar zināt, cik no viņiem vispār ir īsti sekotāji, vai ne? Tas ir tik viegli nopirkt uzpūst savu profilu. Un pat ja viņi ir 22,000 sekotāji. Izklausās tā kā, priekš Latvijas diezgan iespaidīgi, protams. Bet beigās tā kā, cik viņi ir aktīvi, tad, cik aktīvi viņi piedalās visā tavā profilā, un kā teikt, vai vispār tas viens cipars, cik tev seko, vispār svarīgs. Vai tie beigās nav tikai cipari.
Bet es domāju, šitas noteikti uzbūstoja viņas kaut kādu profilu. Nu, tā kā dabūja kaut kādus klikšķus, jo sagriezts klipiņš bija ļoti labi. Nu, tā kā uzreiz straight to the point. Nu, sākumā tur iemet kaut tekstiņu, kas notika, un tā bum, rītīgais kautiņš. Un tāds, Dievs, vispār, kā šitas ir iespējams. Un Dievs, cik mēs sliktā situācijā nokļuvām, un bla, 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 bla. Tā kā, nu, jā, vienkārši pašam esotajā situācijā, tas, ko es redzēju, un tas, kā tas beigās tika atspoguļots, nu, tā kā, man liekas, tā kā divas pilnīgi dažādas situācijas. Viens, ko es pieredzēju uz vietas, patiesībā esot, un otrs ir tas, ko redzēju, kur tur sagriez. Protams, ar to visu stāst no kādas savas perspektīvas. Bet nevar, man liekas, vienkārši tā uzticēties visam, kas tiek mums parādīts. Un to noteikti ņemiet vērā. Tā tāda laba atziņa, man liekas. Viss, nu, it īpaši internetā, nu. Ir jau pienācis tāds punkts, ka tā kā tas, kas ir pieejams internetā, nu, viņš visu laikās tik ļoti īsts, uzticams, reāls, balstīts ķipos kādiem faktiem. Bet, nu, nav, nu, tā kā tur ir tik ļoti uzmanīgam jābūt, un es tik pats bieži ieberžos ar kaut kādu informāciju, ko es tā kā redzu internetā, un kas beigās bieži vien izrādās nav taisnība. Tad, kad es kaut ko redzu un kad es pārbaudu, un es pats saprotu, ka tā nav taisnība. Nu, vienkārši, nu, uzreiz ir tās jautājums, kāpēc kaut ko vispār tur skatīties. Un vienkārši, izai ārā uz ielas, paskaties, kā koks aug, un tu zinās, kas ir īsti, kas nav. Paskaties, kā putniņš ir vien, paskaties, kā kad bombas piedzēries guļ. Tad tu zini, ka tu redzi to, un tas patiesībā ir īsts un noteikti. Tā kā nonācām beigās pie labas atziņas. Bišķi mazāk sēdēt tajā internetā un aiziet pastīties uz bombžiem pie Maksimas. Un ar šo skaisto citātu es arī beidzu.